1. martā Rīgas sporta manēžā norisinājās Latvijas pašvaldību veterānu sporta sacensības, kas pulcēja daudzus vieglatlētus, kur ir beiguši savas aktīvās sportiskās gaitas, taču nebūtu nav atmetuši roku aktīvam dzīvesveidam ikdienā. – 2014. gads Rīgā ir pasludināts par veterānu sportošanas gadu. Kādiem pasākumiem mēs varam rēķināties un varbūt gaidīt? Pirmkārt jau dalība šajās sacensībās. Viņas notiek no janvāra sākot līdz jūnija beigām. Jūnija beigās Jēkabpilī notiks fināla sacensības. Bez tam Rīgas veterāni piedalās arī dažādu mērogu sacensībās ārpus Latvijas. Tie ir Eiropas un pasaules čempionāti un dažādi starptautiskie turnīri. Vēl mūsu veterāni, es runāju par vieglatlētiem un arī pārējiem sporta veidiem, piedalās arī citu veidu sacensībās, ne tikai veterānu sacensībās, kas notiek Latvijā. Arī citu mērogu sacensībās piedalās. Šīs sacensības notiek jau 51. reizi šogad. Tiek rīkotas visiem Latvijas veterāniem dažādos sporta veidos. Šie sporta veidi kopā 32. Šogad mēs plānojam piedalīties 18 veidos, 19 veidos. Tas ir atkarīgs no pieteikto komandu skaita. Vai sportošana jums nodara arī, teiksim, pildot ikdienas darbus? Jo jums ir diezgan liela garīgā slodze, tagad strādājot arī kā ministram. Tieši tā, tas kompensē, un tad, jo tikai strādāt garīgu darbu, tad tas daudz vairāk nogurdina. Un ja pa vidu tomēr iznāk laiks aiziet uz treniņu, tad tas tad faktiski ļauj arī to garīgo darbu darīt vairāk. Šogad, 2014. gadā, viena no prioritātēm sporta jomā Rīgā ir tautas sports. Un it īpaši veterānu sports. Es gribu teikt, ka tas ļoti labi sasaucās arī ar pilsētas stratēģiskajiem mērķiem par veselu un aktīvu sabiedrību. Un, lai īstenot šo uzstādīto mērķi, es gribu teikt, ka pamati ir ielikti jau pagājušajā gadā, kad mēs noslēdzām sadarbības līgumu ar Latvijas pašvaldības sporta veterānu savienību par atbalstu Rīgas sportistiem, veterāniem dalībai starptautiskajās sacensībās. Runājot vēl par varbūt tādiem nozīmīgākiem sacensībām Rīgas pilsētā, kas ir uzsākts varbūt iepriekšējos gados un šogad noteikti turpināsies, tie būs dažādi ģimeņu sporta festivāli, kur mēs aicinām visus, gan veterānus, viņu ģimenes locekļus, ieskaitot pavisam mazus bērniņus, nākt, piedalīties un gūt prieku sportojot kopā. Jo, ja ģimenē sportos vecais tēvs, vecā māte, viņš šīs sportiskās tradīcijas arī pratīs ieaudzināt savos mazbērnos. Pagājušo gadu notika 50. sporta spēles, un Rīgas pilsēta piedalījās 16 veidos no 32 veidiem. Un jāatzīmē tas, man personīgi, protams, ir liels prieks par to, ka grūtā, ļoti sīvā cīņā mēs izcīnījām kopvērtējumā 1. 2. vietu dalījām ar Jūrmalas pilsētu. Bez tam mums sīvas cīņas notiek arī ar Daugavpils pilsētu un ar citām arī ieskaitot. Un tas pateicoties, es varu teikt liels paldies Rīgas domas vadībai, kā arī Izglītības, sporta un kultūras departamentu vadībai ar atbalstu mums ne tikai materiāli, bet arī ar savu padomu.